Tāds liels sākums bija, man liekas, kad es sāku tajos mazajos startupos strādāt, kur mākslīgo intelektu viņi ļoti pielietoja. Mēs izmantojam tieši dizaina procesos, piemēram, lai ātrāk izveidotu templētus dizainu, lai nav tā, ka mēs sākam ar baltu lapu. Mākslīgais intelekts mums iedod piemērus, kāds būtu labākais dizains priekš šīs target grupu. Tad tu lieto kaut kādas formulas. Pirmais, varbūt tu paskaidro sākumā, kādu kameru tu gribi lietot, kas būs tajā bildē, kādas drēbes vilks tajā bildē, un tur ir tādi magic wordi. Kāpēc tieši tas mākslīgā intelekta strādnieks atšķirās no normāla cilvēka? Diemžēl mākslīgais intelekts nekad neiedos to procesu. Viņš vienkārši izmet bildi bez emocijām. Tā ir bilde, tur nav stāsts bez tā. Cik tu stundas dienā strādā? Principā man ir bijuši tā, ka no 8 no rīta es sāku savu darbu. Un tad 4 beidz, ja? 4 naktī? Nē, 2, kā aptuveni, principā līdz 11 vakarā vai 12 aptuveni. Viņi ļoti visu uztver pozitīvi, ļoti ar smaidu. Tas ir ļoti konkrēts kā Eiropā. Tas piedod tādu pozitīvu vibe. Man liekas, tas ir daudz savādāk skatīties uz dizainu un mākslu. Mums ar sievu sanāca kopā tāds latviešu žurnāls, komiks, kas man ļoti, ļoti patika un ko es ļoti priecīgs. Tas pirmā versija ir par Latviju, par Latvijas dziesmu svētkiem. Kāpēc tev liekas tieši korejiešiem ir tāda liela interese par Latviju? Annyeonghaseyo! Wow! Mēs esam Korejā, ak Dievs! Wow! Mēs tiekamies ar Jāni Rozenfeldu, kas ir latvietis Korejā. Tu strādā ar virtuālo realitāti un tu dizainē jauno pasauli, lietojot tehnoloģiju šādā te virzienā. Kā tu vispār pie tā nokļuvi? Tu esi mākslinieks un tad tu pārgāji uz tehnoloģiju. Tu esi Dānijā arī studējis un Latvijā uzaugi, un tagad esi Korejā. Vispār ļoti, ļoti interesants cilvēks tu esi. Liels paldies! Pirmkārt, sveiki! Man gods būt šeit. Tas arī man bišķi šokēja, bet vispārīgi sakot, man liekas, pasaule ļoti mainās tagad un kaut kā pieprasa tas virziens un entuziasms to doties. Es vispārīgi tā sāku Latvijā vairāk ar mākslu nodarboties. Cerēju kļūt par mākslinieku, gleznotāju, bet tad Dānijā es pārgāju multimedia design communication, kur bija vairāk digitālu produktu, web, un tad sāku iepazīstēt programmēšanu arī pamatus. Cik tev bija gadi, kad tu aizbrauc uz Dāniju? Gadi? 20 jauns bija. Kādiem pirms 30 noteikti bija 20 ar kaut ko jauns bija. Un tu jau zināji, ka tu gribēji tehnoloģiju studēt un tā kā, pielikt to mākslai, vai kā tas vispār sākās? Man kaut kā, vienkārši, godīgi sakot, es gribēju uzbūvēt mājaslapu. Jā. Un kaut kā tas viss aizgāja vaigi. Man patīk gleznot un zīmēt ļoti, bet es vienkārši gribēju, jebkurā gadījumā tev vajag kaut kādu online prezenci vai kaut kādu online lietu. Un kaut kā tas viss aizgāja ļoti. Un es biju tik ļoti interesēts, kad programmēšana var būt diezgan daudz savādāk domāšanu tev veicina vispār. Un es baigi ieinteresēju. Tad tu gribēji pārdot savu servisu kā mākslinieks, un tu domāji, ka tehnoloģija tas tev iedos iespēju, lai tu vari paplašināt tavu gleznošanas spējas un gleznas pasaulē. Un tad tas viss aizgāja uz ka tu tagad strādā citiem cilvēkiem, kaut kādu online kursus tagad tu taisi, jā? Jā, tagad Korejā precīzi. Tāda bija tā doma sākumā, tā kā maziņas mājaslapiņas taisīt, tad programmē, un tad bišķi vēl sarežģīt, vienkārši ļoti entuziasms bija ļoti interesants. Un šobrīd es Korejā strādāju kompānijā kā vecākais menedžers tieši sektoros dizainā un marketingā, būvējot jaunu biznesu amerikāņu tirgu online kursus, kur mēs apmācām
dažādas novirzes, ko no mākslīga intelektu, no programmēšanu, dizainu, visu. Un viņš, kas zinām kompāniju, jā, tā kā, tā īstumā sakot. Tad tu māci cilvēkiem, kā var pielietot šo te jauno lielo šito jauno lietu, kā artificial intelligence, kā tu vari, tu māci to biznesiem, kā viņi var pielietot, lai uztaisītu savu darbu vieglāk un efektīvāk. Tur diezgan daudz vispār topiku, bet man liekas, visvieglāk saprast ir visual, vairāk, ko tur redzēt bildītas, un tur parādīts, kā var veikt un iespaidīgas bildes ļoti ātri uztaisīt. Pāris sekundēs, un tas, man liekas, var palīdzēt ļoti daudz kompānijām marketinga materiālos un vispār dizainu virzīt uz priekšu daudz ātrāk būvēt. Jā, tas ir tas, ko es ieraudzīju. Tu esi, tāds vizuāls cilvēks, un tu pats arī fotografē, kā tehnoloģija ir iespaidojusi tavu fotografēšanu, tavu radošumu? Ļoti, diemžēl tādu savādāk. Man vispār, kad es atlidoju šeit uz Koreju, tā sakot, es tāds Fuji fans esmu un ļoti patīk tāds street fotografija un daba, ļoti daba. Es, kad pirmo reizi atlidoju šeit, man ļoti gribējās kalnus fotografēt un to. Bet tad, kad es iepazinos vairāk mākslīgu intelektu, tas entuziasms bišķi pazuda, jo to visu es varu izdarīt pāris sekundēs, kaut ko līdzīgi, izveidot kalnus vai ar mākslīgo intelektu smugas bildītes. Tas tāds, viens tāds downside. Tā kā esmu bišķi pametis fotografiju. Tev liekas, ka tas tev iedod tādu pašu prieku, kā fotografēt, tu uztaisīji tās pašas bildes, lietojot tehnoloģiju, tas tev kaut kā iedod to labumu? No labās puses es varu redzēt ātru rezultātu un veicināt to. Bet no otras puses ir dažreiz gribas nospiest pogu un redzēt kamerā to bildi. Tas, diemžēl, tu to nevari. Tas zūd un tā vieta. Tā kā es domāju, daudz jaunieši, kas tieši tas atspoguļojas, kas būvē Instagramu, es domāju, ja viņi grib ļoti ātri attīstīt Instagramu, tas ir perfekti. Un ļoti lēti to darīt ir. Ja tev nav problēmas pagaidīt 3 sekundes un tev bildīt. Ja tev ir laiks 3 sekundēm, tad tev būs cik tur. Wow! Tad, mēs varētu parunāties vairāk par tavu ceļu, tavā tehnoloģijas nozarē. Kas tev bija pirmais? Vispār ļoti interesanti, ka tu vispār esi Korejā. Es arī par to gribu parunāties, bet vispār dīvaini, ka tu esi izdomājis, ka Koreja ir tava tā kā jaunā vieta, kur dzīvot. Bet pirms mēs ejam tajā virzienā, es gribētu pajautāt, tad, kad tu iesāki Korejā, iesāki tavu tehnoloģisko karjeru, kā tu iesāki un kā tas ir izveidojies tavā amatā tagad? Jā, es sāku vispār, tā godīgi sākot, vienkārši UI designeri, principā designers, kas, būvē, principā, jebkurai kompānijai ir kaut kāds online presence, un tur ir vajadzīgs dizains, vai ne, un produktam arī vajadzīgs dizains, un līdz ar to tas ir, principā, tas sākums arī bija, kas vismaz kaut cik asociējās ar man iepriekšējo praksi Latvijā, bišķi māksliniecisko virzienu, tikai vairāk uz dizainu. Un tas bija tas pirmais sākums. Un Korejā diezgan daudz ir startupi ar tehnoloģiju nodarbojās. Tas ir viens no lietām, kas man ātri piesaistīja arī. Un tagad, kā redzu, to ir ļoti trendot, mākslīgais intelekts. Un kur, man liekas, tāds liels sākums bija, man liekas, kad es sāku tajos mazajos startupos strādāt, kur mākslīgā intelekta viņi ļoti pielietoja. Tu esi tiešām redzējis, kā tas mākslīgais intelekts tā kā,
pārveidojās arī savā karjerā, jo, kad tu iesāki, tu vispār tāda lieta nepastāvēja, vai ne? Gluži es teikšu, es izlabošu brīži, ka viņš it kā pastāvēja jau kādu laiku, bet nebija tik ļoti pieejams tautai. Principā, jebkuram. Es pats kādu laiku jau biju ļoti interesēts, bet tieši precīzi pagājušo gadu, man liekas, jau sākās decembrī, tas ChatGPT iznāca un baigi uzsprāga. Un tagad, man liekas, jebkura kompānija, vismaz Korejā, jau pielieto kādā formā. Un tas tiešām daudz šokēja. Ļoti šokēja, ka kaut ko tādu var sasniegt. Vizuāli, bildītes taisīt, marketinga materiālus veidot, e-pastus, piemēram, vispār, izmantot viņu kā tavs otrās smadzenes, principā. Tur nav limitu. Tikai limits ir tas, zināt, kā viņu pielietot. To, man liekas, daudz mēģina atrisināt. Kā vislabāk var pielietot šo savā biznesā, lai, Un tu to mācīji, tu mācīji, kā tieši, kuros veidos tu vari pielietot? Jā, diemžēl, personiski lietošanai, es domāju, nav problēma, kā tu lieto viņu, bet runājot kompānijas levelā, tur bišķi sarežģītāk ir, jo ir, diemžēl, kad tu lieto to informācijas sūti, tu nekad nezini, kur tā informācija nonāks. Different learning models, un tās kompānijas var izmantot to informāciju. Varbūt ir confidential informācija, varbūt tu gribi aprēķināt financial lietas un tā. Un tādas lietas pārts ar kompānijai bišku, viņi nedalās. Un es arī to nedalos, to nedrīkst, tas ir aizliegts. Ja tu vēlies pielietot to mākslīgo intelektu, tev ir jādomā pašam, tu negribi visus dalīties, tu negribi tā kā šito te informāciju, tad tev kaut kāda, mazliet jāpamaina tā informācija, lai visi nevar redzēt. Bet to jau arī nevar redzēt visi, vai ne? Bija tas skandāls Korejā. Man liekas, ka Samsung vai kura kompānija, kad izpaudās informācija, viņi izdalījās. Es atceros, finansiālā informācija bija financial informācija, un tā izpaudās. Kaut kāda kļūda bija mākslīgā intelektā, ka viņš sāka dalīties informāciju par Samsung. Un līdz ar to daudz kompānijas pat sabijos. Uzreiz tā aiziet mazliet. Jā, līdz ar to cilvēks savar, ka ir iespēja. Es nezinu, varbūt ir izlabots tas ChatGPT, varbūt izlaboja to, varbūt nē. Tā kā daudz tagad Facebook un Google mēģina, īpaši Facebook mēģina tāds tā kā local machine AI modelis, ka tu var uz savu pašu datoru laist, ka viņš nevar iziet nekur ārā no interneta. Tie ir daudz drošāki, bet tos viņi nav tik populāri izmantot, jo viņi nav tik spēcīgi. Pirmkārt, ChatGPT 4 versija, piemēram. Viņš ir daudz reāli tāds, ka tu runā ar cilvēku. Ok, tad ir, mēģina būt more safe, bet pagaid, tad ir kaut kāds more safe, kā šis latviski safe? Drošāks. Ir drošāks veids, kā to darīt? Vai? Jā, pašlaik es nesaku, tas ir visefektīvākais veids, bet man liekas, tas ir vismaz kompānija efektīvi. Mēs izmantojam tieši dizaina procesos, piemēram, lai ātrāk izveidot templates dizainu, lai nav tā, ka mēs sākam ar baltu lapu, un mums iedod piemērs, mākslīgais intelekts mums iedod piemērs, kāds būtu labākais, piemēram, dizains priekš šīs target group cilvēkiem, kas viņiem varētu piesaistīt. Un, viņš diezgan labi, mākslīgais intelekts ļoti labi saprot to. Ja tu paskaidro precīzi, ko tu vēlēsi, viņš to iedos. Un tas ir viens no tiem. Un otrs ir vairāk rakstīšanai. Tas ir user experience design, UX. Tas vairāk saistīts ar rakstīšanu. Man liekas, ka tas ļoti labi mākslīgais intelekts izdara. Viņš vienkārši var uzrakstīt labākos best practice user experience, kaut vai flow, kaut vai sākuma, kā mājaslapu, kā lietotājs tiek ielogojās, kā viņš izbauda to produktu visu, kādi tie teikumi ir, error messages un viss. Tas viss ir diezgan varbūt komplekss sanāk.
Un mākslīgais intelekts var pateikt, varbūt, hei, šitajā scenārijā tev pietrūkst informācijas, tev vajag dizainu tur. Dažādi, jo ir situācijas, kur tu nezini, elementāri sakot, lietotājs piespiež kaut kur, varbūt tu nezināji, un tur error message tev trūkst, tev vajag pateikt viņu vienkārši un tādas lietas. Man liekas, tas ļoti palīdz. Tas ir pirmais. Jā. Īsumā sakot, jā. Tad tu vari, tad tur ir, vizuālo, tu vari pielietot vizuālo, copywriting, tad tas ir ar tekstu, jā. Tekstu, un tur ir 2 copyright, vai ne? Tur ir copywriting un copywriting. Es domāju, apkopot, šajā sarunā apkopot vienkārši UX copywriting, vienkārši vienu formā. Ne, tas vienkārši, es tā kā pāris dienas atpakaļ sapratu, ka copywriting, tas ir, ka tu raksti tekstus, un copywriting ir arī tā kā par kaut kādiem patentiem, ne? Tad kurā vairāk rakstīšana pirmajā vietā. Es pa pirmo runāju. Labi sapratu. Tad tas UX copywriting, ko tas vispār nozīmē? Interesanti. Latviski jārunā, vai ne? Jā. Tas ir, man liekas, pirmais, man liekas, jebkura kompānija to izmet. Divas lietas, kur, man liekas, jebkura kompānija, vismaz Koreja noteikti, un arī Silicon Valley, ir UX UI. Tas ir SaaS biznesā un mājaslapās. Tas ir, pirmais ir vizuālais, ir UI, tas ir interface design, vienkārši teikšu dizains, un otrais ir UX, tas ir vairāk rakstīšana. Tiešām, vizuāli šādām lietām vajag būt kaut kas rakstīts, kā tu pasniedz to, kas tas ir īsti, kas tas pa produktu ir, kad tu pirmo reizi ieraugi. Kaut vai Facebookā, tur ir ļoti daudz copywriting lietas īstenībā. Tā primitīvi sakot. Un tad kopā paplašināt to bišķi. Tad nākamais ir product design. Un tas ir, kas apvieno visu kopā. Un tas, man liekas, tas, ko es īstenībā arī bišķi arī virzās uz manu darbu, tas senior management, jo tas ir vairāk tev jāsaprot šīs visas frāzes, lai tu varētu izpūvēt ļoti produktīvu, labu produktu. Un to sauc product designer, kas ir iekļauts UX un UI iekšā. Tad tu lieto kaut kādas formulas, lai uztaisītu to produktu. Tu stāstīji, ka tev ir jāzina to precīzo valodu, ko tev jāliek iekšā šajā te programmā. Es vispār nezinu, kā tas izskatās, ka tu ieliec kaut kādus ļoti konkrētus vārdus, kas apraksturo vizuālo, gan emocijas, gan kaut kādas actions, kā ir actions latviski? Darbības, kā viņš strādā laikā, kā viņš strādā, vizuāli, un tad tu vari, tas kaut kāda bilde, kas iznāk, un tad tu vari pielietot to tieši marketingā vai var vizualizēt, kā citādās nozarēs, kā tas vispār strādās, kā tas eksistēs. Man liekas, pirmais ir daudz, kurš atceros decembrī, kad šis bubulis sākās. Visi sauc to prompting. Tā kā wizard, kā magician, tu esi kā burvju rakstītājs, kaut kā tā internetā saka. Principā tu esi tāds kā burvju rakstītājs. Tie ir tie burvju vārdi, kas kaut ko izveido. Un, man liekas, varbūt labākais piemērs ir tieši vizuāli bildi. Piemēram, tev ir mārketingā, tev vajag bildīti, varbūt uztaisīt. Un pirmais, varbūt tu paskaidro sākumā, kādu kameru tu gribi lietot tai bildē. Tad pēc tam ir, kas būs tajā bildē, kādas drēbes vilks tajā bildē, kāda emocijas varbūt, smile, don't smile. Un izstrās detaļas. Un tad ir tādi magic wordi, kurus dažus var pateikt, kas maina visu. Jo daudz, varbūt, es domāju, ka internetā jau var atrast, bet ir magic word, kur tiešām ļoti svarīgi un daudz to maina. Tas ir tieši tas kameras nosaukumi, tas visual sync, tad ir, piemēram, 8K, high fidelity image un so on.
4K latviski runājot un augsts izšķirtspējas bildē. Un man liekas, kas man ļoti, ļoti fascinēja, tas bija tas mirklis, kāpēc man ļoti patika mākslīgi indeksi, ka tu raksti kaut kādu rakstu, un viņš tev izmet bildīt ārā. Tas bija wow. Jā, vai ne? Bet, kad tu padomā, vai vispār ik viens cilvēks varētu padomāt kādus vārdus un tad izpildīt to darbu tavā vietā, ne? Tā kā es arī varētu vienkārši padomāt, ko es gribētu apraksturot un izdarīt to pašu. Jā, kāpēc kāpēc tieši tas mākslīgā intelekta strādnieks atšķirās no normāla cilvēka? Te ir viena, es padziļināšu šo tēmu. Te ir viena lieta, ko es ieraudzīju. Tā kā man bija tāds mākslinieks, kas bija tāds uzsāciens Latvijā, un ko es cerēju būt glaznotājs, vai ne? Un es ievēroju, ka tas mākslīgais industrijs, viņš tiešām ir iespaidīgs. Vismaz man skatījumā, un ko es esmu mēģinājis, visu kādas dažādas pēc kompānijas darbs laikiem mēģināt un atrast kaut ko jaunu, kurus var pielietot savā darbā, ir, kad viens puses ļoti, kad vispār nav vērts sanāk zīmēt, jo tu vari primitīvu zīmējumu uzzīmēt, un tev mākslīgais intelekts parādīs tu bildi 1000 reizes labāk. Ai. Bet, tas ir tāda drūmā lieta, bet man liekas, viens labās puses, ko jūtu, diemžēl mākslīgais intelekts nekad neiedos to procesu. Tas zūd baigi. Ko es ar to domāju, ir, ka tu, pieņemsim zīmē vai glezno vai kaut ko rādī vai no koka tais, tur ir process, tu iegūti laiku, tu domāšanu iedod, tu izmanto materiālus, tur ir sviedri, un tu iegūti savu sirdi tur, vai ne? Mākslīgais intelekts nekad nevarēs to paveikt un izdarīt. Viņš vienkārši izmet bildi bez emocijām. Tā ir bilde, tur nav stāsts bez tā. Pēc mākslīgā perspektīva, pēc gleznas vienmēr gleznas pastāst stāstu vai kaut ko. Tur nav, diemžēl. Tu vari izdomāt, kad ir stāsts bildē, bet tur nav procesa un tas neiedod tādu entuziasmu par to. Tas ir vienīgais, kas, man liekas, ļoti trūkst. Kas nevarētu pārņemt uzreiz, kad nevarētu mākslīgais intelekts pārņemt tik vienkārši cilvēkus. Tur tiešām atšķirās tas, kas ir uztaisīts no cilvēka un kas ir no kompjūtera. No kompjūtera? Datora. Jā, no datora. Bet tas nekad tas nekad nebūs viens un tas pats. Un mēs varam būt, skeptiķi ir tādi, viņi pārņems visu. Bet tas nekad nebūs. Tur būs tā pievienotā vērtība, ka tu to pats esi uztaisījis. Ja tu kaut kādā tirdziņā kaut ko pārdod. Zini, bet tehnoloģija ir laba attīstībai. Kompānijām noteikti. Jā, un kā Koreja ir viss paļi. ļoti... Paļi? Paļi. Jā, un Korejā mēs sakām paļi, or jolpe paļi. Tas nozīmē ātri, un 10 reizes ātrāk. Tad, paļi jā. Un oļi paļi. Jolpe paļi. Oļpi paļi. Tas ir arī dzīvesveidā, ātrāks dzīvesveids, vai tas ir tikai darbā arī? Jo man liekas, Latvijā tas ir tā kā, mazliet tā čiliņā viss notiek. Bet, jaunās kompānijas jau arī lieto to paļi, man liekas, Latvijā. Kā? Korejā, principā, visi ļoti strādā ātri. Tas ir ātrums, man liekas, baigi svarīgi. Īpaši startupos un lielās kompānijās to izbaudīs. Es pats nesen strādāju Hanmā kā radošais direktors pirms šīs kompānijas, kas ievācos. Un, man liekas, tur ļoti varēja izjusties. Tur bija, viņi ļoti slaveni ir tāda kompānija, kas ražo diezgan daudz lietas. No raķetēm, no solar energy, izpatu iespējams, varbūt, kad šeit hotelī dzīvoja, tur iespējams logi ir aizsīti no tās kompānijas. Viņi diezgan daudz un ļoti zinām ir kompānija. Un tur tiešām es izjūtu to kultūru, kad ir tas ātrums ļoti. Bet runājot par attīstību, man grūti teikt par Latviju. Man liekas, ka Latvija ir arī ļoti attīstījusi. Tur ļoti daudz mēs esam ļoti maz valsts.
Līdz ar to bišķi savādāks tas skatījums ir. Bet es domāju, ir daudz kompānijas, kas ir sasnieguši ļoti mākslīgu intelektu arī pielieto. Koreja vienkārši lielāka, tautība ir vairāk cilvēku, līdz ar to izskatās, ka vairāk šeit kompānijas ir. Bet man liekas, ka Latvija arī ir. Es nepateikšu, nedzīvoju. Jā, tā. Bet cik tu stundas dienā strādā? Tagad bišķi labāk, bet principā man ir bijuši tā, ka no 8 no rīta es sāku savu darbu. Man ir tāds... Tad 4 beidz, jā? 4 naktī? Nē, 2, kā aptuveni, principā līdz 11 vakarā vai 12 aptuveni. Bet, jā, tā aptuveni. Man ir tāds, rīta ir iesildīšanās. Principā, īsumā, godīgi sakot, pat agrāk mums ir 1 stunda pirms. Dažreiz ir bijuši, kad ir dienas 7 no rīta vai 6:30 jābūt. Ir tāds iesildīšanās stundas, augstāki, kā saka, cilvēki saka, kas būs šodien jāizdara, kas šajā nedēļā jāsasniedz un tā, un tad man jāsim tas ir. Jā, bet esmu pieredzis tam. Tu esi Latvijā dzimis, jā. Kurā pilsētā? Rīgā. Rīgā, jā. Un tu aizbrauc uz Dāniju cik gados? Tas vajadzēja apstīties, cikos bija. Tas bija tieši pēc vidusskolas, jā? Jā. Jā, ok. Tas bija vidusskolas. Tas... Kas tevi pievilināja uz Dāniju braukt? Lidot? Lidot. Man liekas, ka bija pirmais tas tāds iespējas kaut ko jaunu gribas izmēģināt. Kā jau jaunietiem, tu esi jauns, passionate, gribas explore the world, vai ne? Un gribēs izmēģināt kaut ko jaunu, jā. Un tad, kā es pieminēju iepriekš ar to man interesē tas vienkārši dizaina arī vispār saprast labāk, ne tikai to māksliniecisko, bet funkcionāla lieta. Kā funkcionāla lietas strādā, un Dānija, tāpēc tas bija tas tāds Dānijas pirmais gājiens, kad devos turien studēt. Un kāpēc tu izvēlējies, tu gribēji saprast, kā, dizains, kā dizains? Man liekas, ka Latvijā, kad es atceros vismaz, kad studēju vispār tos gadus, vairāk mācēju tā kā praktisko reāli darīt. Un man Dānija, man vairāk tieši dizainā tur to funkcionālo lietu, kuras var pievietot. Tās bija tās lielās atšķirības. Un Latvijā noteikti ir, arī to māca, noteikti dizaina skolās arī, bet gribējās kaut ko jaunu izmēģināt. Svešā vidē, challenging, vai ne? Dānijā sanāca man studēt un strādāt tur 5 gadus īstenībā. Es necerēju, ka tik ilgi būs. Studēju multimedia design communication Kia universitātē. Kāpēc tieši izvēlējies Dāniju no visām citām valstīm? Baigi labs jautājums. Paldies. Lūdzu. Jā, paldies. Ok, kāpēc tieši tur? Skandināvija, jā. Man liekas, ka jā, tas ir tas piesaistīt, kas ir skandināvijas dizains. Man liekas, ka tas tāds selling point was man. Kad es apgūšu to minimalistu skandināvijas dizainu. Man liekas, ka man tas bija nepieciešams manā karjerā. Jā, ka tur ir tas minimalisms, tas tā kā novērš visu nevajadzīgo, un tu aizēji uz tām tām fundamentālām lietām, kas tieši raksturo to funkciju. Tieši tā. Jā, un tad Latvija ir vairāk par to procesu. Māksliniecisko vairāk, tā kā māksliniecisko procesu vairāk bišku, tā radošo praksi. Un tad tā Dānijā ir kā to pielieto. Kā to pielieto. Jā, ir jau uztaisīts, bet kā mēs varam uztaisīt to labāku? Jā. Principā tā conceptual runājot, man liekas, ka tā arī ir. Un tad tev bija apmaiņas programma. Jā. Un tu vēlējies vai nu uz Ķīnu? Tu gribēji uz Ķīnu braukt, jā? Tieši tā, man bija vispār... Principā man bija ļoti stingrs lēmums, es ļoti smagi strādāju.
atpakaļ bišķi uz Dāniju. Vismaz ļoti smagi strādāju Dānijā, lai vispār tiktu uz Koreju. Un smagas darbas, ļoti primitīvs, ne manā jomā, studējot un strādājot. Un es gatavojos tā kā pieņemšanā, tur ir izskats tā kā grupa, kurus pieņems apmaiņas programmā, un tur tev jāparāda, kāpēc tu esi izvēlēts šai programmai. Un es biju viens no viņiem izvēlēts, veiksmīgi, un es ļoti gribēju Ķīnu, jo man bija daudz studiju Dānijā par Ķīnas tirgu, un es domāju, varbūt tāds entrepreneurship spirit, kaut ko pats uzbūvēt, varbūt tā Ķīna piesaisties, bet diemžēl tajā brīdī nebija Ķīnas programma, un tad es devos uz Koreju. Un kas man baigi šokēja, kad Koreja izrādījās, man liekas, baigi foršā lieta. Man ļoti patika. Jā. Tā kā apmaiņas programma bija baigi jautra šeit. Jā. Un tad tu paliki? Kāpēc tu paliki? Tu negribēji atgriezties Dānijā? Man bija mērķis uzreiz, es gribu šeit kaut ko pats atrast, izveidot, varbūt biznesu, varbūt vai kādā kompānijā, un apprecēties. Tas bija mans mērķis uzreiz. Es atrodu savus, personīgi, es atrodu kādu, ko es mīlu, es gribu apprecēt. Un es atradu šeit savu mīlestību. Jā, viss izdevās. Tas bija fantastiski. Es pat nececerēju, jo kultūra, kā saproti, šeit pilnībā savādāk. Ļoti milzīgs kontrasts. Ir, protams, daži, kas saistās kopā Latviju un Koreju, bet tā, sakot, ir ļoti, ļoti liels kontrasts. Kas ir kultūrā, kas ļoti atšķiras no Latvijas, kas tā kā ir pilnīgi pretēji? Vai par kādām lietām var vai nevar runāt? Jo es sāku runāt par, kā mēs vakar ēdām korejiešu barbekju, un kā es jūtos tā kā, bija ļoti garšīgs, bet arī tā, riktīgs ēdiens. Un vai par ķermeņa lietām vispār runāte, vai tas ir vairāk tā, tas ir vairāk tāds privātāks? Es domāju, visvieglāk paskaidrot, Koreja ir slavenais tāds iceberg. Zini, iceberg. Tad bildīt varbūt es redzēju iceberg. Ledusgabals liels. Un jūs tikai redzat virspusi. Jā. Un to, ka tagad jūs piedzīvojat šeit ceļojot, un tā ir tā virspuse, tas tā jautrā puse. Tur te forši ēdieni šeit, un tik ļoti atvērti šeit. Tā kā viņi vienmēr tā pasniedz, tā kā tu ej pie savas māmas ēst, principā. Tad ļoti, tā kā vecmāmiņas, visi tie restorāni un tie ēšana tāda ļoti, ļoti atvērta, pilnībā savādāk. Bet tad ir tas tā dziļā puse. Tā, ko tu neredzi. Jā, un tas ir vairāk to izpaudi, kad tu sāc strādāt. Tad noteikti tu izjūtīsi to aziātu stingro kultūru, kad ir ļoti jāciena vecāka paudze, un ir jāklinās, un vienmēr būt ļoti pateicīgam, un vienmēr gaidīt viņu pirmo runu, pirms tu runā. Jā. Tā kā daudz ir šādi, kas ir, es esmu ļoti iedresēts, man liekas, tas man jau nāk no, nezinu, vai pieminēt no iepriekšējās lielās kompānijas, tas viņai ļoti izcila ar to. Te vispār ir liela kopiena, latviešu kopiena. Tu iesaisties latviešu, nezinu, kaut kādās pasākumos vai? Jā, cik es varu, es iesaistos vēstniecībā, pasākos, ko viņi rīko, un ja ir iespēja kaut kā palīdzēt savai valstī, noteikti. Man ir liels gandrīz to darīt. Bet, jā, man liekas, ka visvairāk, kas tagad tieši noticis, ir mums ar sievu sanācis kopā tāds latviešu žurnāls komiks, kas tāds ne no kurienes nokrita. Uzaicināja mums koriešu vienā kompānija to izveidot. Jā. Un par ko tas, kas man ļoti, ļoti patika un ko es ļoti priecīgs, tas saistīts, pirmā versija ir par Latviju, par Latvijas dziesmu svētkiem.
un par Latvijas folku svētkiem un visu šām lietām, un baigi patīkam bija. Jā. Wow. Tā kā, jā. Wow. Tas tāds latviešu lieta. Tad kā tu iepazinies ar savu sievu šeit? Man liekas, ka man nav tik interesants tās, kā es iepazinos, bet es mēģināšu pastāstīt. Kad es biju apmaiņas programmā Konkuk University, kas ir jā, Korejā? Jā, šeit, un bija tāda tā kā mākslas galerija, kaut kas tāds, ko izveidoja, un man patīk māksla. Jā, un mēs iepazināmies tur kaut kā, tā sanāca, tā nejauši. Jā? Skaties tāds pasākums uz mākslu, bija sarīkots, jā. Redzēju citu mākslas darbu, kas bija tava sieva. Man sievai patīk māksla, tas kaut kā, jā, patīkam redzēt. Iespaidotēm. Tad tava sieva, kurā nozarē viņa strādā? Mana sieva strādā KBS, Korean Broadcasting Systems, tas tā kā Latvijas TV1, kaut kas tāds kā valsts televīzija, un viņa strādā tieši kā PD, tas ir producer, film director, un par ļoti tādu interesantu topiku. Par sustainability, principā, par kā lielas kompānijas dara sliktas lietas. Tā, laika sakot. Jā, kā var samazināt to? Jā, kā kompānijas veicina lietas, kas baigi bojā dabu, un to neviens nerāda. Man sieva nesen uztaisīja dokumentālu filmu par Apple kompānijām, Tesla un Google, kā viņi nestāsta, kā cilvēki iekšā tas baterijas, ko mēs izmantojam telefonā, tu jau nezini, kur viņas nāk no kurienes, kā viņas nāk no Āfrikas. Tur ir ļoti milzīgs child labor, bērnu darba spēks, ka bērni strādā. Un to neviens nestāsta. Un līdz ar to tos produktus viņi pārdod nopelnīt milzīgas naudas. Cik tam bērnam maksās? Tur nedēļā maksā pāris $. Jā, šausmīgi. Tad viņa ir producente un viņa tad arī piestrādā kaut kādiem komiksiem. Tas ir viņas hobijs vai viņa arī strādā tajā? Tas viss bija baigi spontāni. Es bišķi atgriezīšos, atpakaļ, kāds viss uzsākās, viņš skaidrs ir. Principā mana sieva ir filmēja ļoti slavenu Korejā šeit travel programmu. Viņa ļoti slavena šeit un viņa filmēja šeit un viņu arī nofilmēja Latviju. Ko es baigi gribēju, lai nofilmē Latviju, un tas bija baigi patīkami forša sajūta. Un viņa izmēģināja to dziesmu svētkus un visus tos Latvijas tradīcijas, ko es pat īsti nezināju, ka Latvijā kaut kas tāds eksistē. Tu nezināji, ka dziesmu svētki? Ne dziesmu svētki gluži, bet tur bija tādi folka svētki, kā Jāņus svinēja tradicionāli. Es pat nebiju piedzīvojis. Pagāņu laikos, jā, tieši tā. Runājot par to, tas bija baigi. Un tas šovs tik ļoti cilvēkiem patika, un vēstniecība rādīja šeit vairākas reizes, un materiāls rādīja. Un pēc tam man sieva tika tādā slavenā U-quiz, tas tāds, tur parasti ļoti liels slavenība izdodās. Mēs neesam slaveni. tas bija ļoti liels tāds izbrīnījums. Un tur viņa pastāstīja, kā viņa ceļoja Latvijā, un kā viņi filmēja viena pati, un tas bija liels šoks koriešu, kā viņi varēja viena pati visu to sarīkot. Un pēc tam, kas man tik ļoti patriotiski bija Latvijā redzēt, ka pēc tam ļoti daudz koriešu tieši precīzi ceļoja, kā bija nofilmēts tajā programmā. Tas bija, wow, viņi gāja uz tieši tām pašām vietām. Tieši tiešām Siguldā leca to gumijas to tas bija baigi. Wow, tad tava sieva tiešām ir ieguldījis lielu darbu latviešu vārdu vēstniecībā vai ka ved latviešu vārdu pasaulē. Jā, pat vairāk kā tu.
Tur tā lieta, tad man tā viņš kā nērti ir. Jā, tev korejiešu sieva ir ļoti liela fane, vai ne? Jā. Un sanāca, man vajag liels prieks, ka vispār šis sanāca. Un visas tās lietas, kas tā kaut kā sanāk kopā, tas viss tā nav, naturally. Mums neviens neuzspieda žurnālu rakstīt vai kaut ko. Tas viss naturally vienkārši kompānijas prasīja. Jā. Tas baigi patīkami bija. Mēs necerējām, ka vispār viņš būs publicēts, jo tas ir ļoti milzīgs darbs, zīmēt zīmējums un rakstīt. Un mēs pilnīgi necerējām. Es domāju, labi, jūs tiešām gribat darīt? Viņi teica, jā, mēs gribam, mēs darīsim katru mēnesi. Un video taisīsim, visu kādus materiālus. Viņa Mārtiņš teica, super, tāds entuziasms. Tad cik ilgi pagāja, lai to komiksu uztaisītu? Tu teici, ka tas ir liels darbs. Tas ir liels darbs. Es nepateikšu, cik precīzi, bet man liekas, viņi sāka šogad. Kaut kāds šogad. Sāka šogad un pabeidza, jā? Viņi pirmo viņam liekas, tur, es domāju, ka viņiem ir vairākas daļas jau sataisīts. Viņiem jau ir 3. vai 4. jau sataisīt, jo viņi katru mēnesi, lai viņi sagatavo, es domāju, kāds pāris mēnešus maz. Un tad sagatavo pirmo daļu, un tad uzreiz otrā gandrīz jau gatava vai jau gatava. Katru mēnesi izlaist. Ok, tad tur būs lielāks arī, bet pirmā tikai bija par Latviju. Pagaidām ir pirmā par Latviju. Principā tās ir tās, kad ir kā, es nezinu, kā lai Latvijas to iztulko, tādi tā kā korejas ķēmuļi ir monstri ciplinātieši, kas zogā valsts dārgumus, folku svētkus un, piemēram, kā Latvijas dziesmas sāks, viņi tā kā nozog, un mēs tā kā sievu glābjam un mēģinām dabūt cilvēkiem atpakaļ tos priekus. Un latvieši paliek bēdīgi, ka viņam nav tie dziesmas svētki. Jā. Un tad mēs mēģinām viņus atdot atpakaļ no tiem viņiem. Viņi tā kā, tāds koriešu stilā tāds. Wow, tad tas tiešām, tie svētki ir tik nozīmīgi mums kā latviešiem, un ka ja tos paņemtu, mēs būtu pilnībā, Jā, tur bija tas tā parādīts, man liekas, interesanti, kas man patīk, ka tiešām, jo dziesmu svētki, vismaz, es domāju, visu katram latvietam, man arī personiski ir ļoti tuvu un ļoti, ļoti patīk tā lieta. Un man liekas, komiksā viņi mēģināja to parādīt. Kāpēc tev liekas tieši, korejiešiem ir tāda liela interese par Latviju? Es domāju, tas kontrasts, kaut kas jauns, kaut kas savādāks. Pirmkārt, man liekas, kas liekas tie dziesmas svētki noteikti. Kad cilvēki sajiet kopā, vismaz to es redzēju TV show, ka viņi saka, Činčā, really, they sing that long? Tiešām dzejo un dzied līdz pat rītām, no rīta. Es saku, jā, viņi tiešām tā dara. Latviešiem ļoti patīk dejot un dziedāt. Un viņi bija vispār šokā, ka man liekas, vienīgais tāds pasākums ir vispār eksistē, tāds tik milzīgi dziesmas svētki. Jā, tas ir UNESCO. Jā, UNESCO, tieši tā. Wow. Tad, ko šeit, kas šeit, mums Latvijā patīk dziedāt un dejot un svinēt mūsu kultūru, bet kā šeit to svin? Kā šeit svin? Ko viņi svin? Jā. Viņiem ir bišķi savādāk. Man liekas, te arī atspoguļojas tā darba kultūra, visas tās kultūras. Viņiem ļoti, kā es pieminēju, viņi ļoti ciena elderly people. Un viņiem ir Chuseok days un citas dienas. Principā tā ir diena, ka piemina savu, varbūt nesmuki izklausās, pagājušos cilvēkus, kas vairs neeksistē. Un viņiem tas ir ļoti svarīgi, viņi piemina viņus. Viņiem ir ļoti speciāls ceremonija, tur galdiņas sagatavo, tur ir speciāli kā tā ēdienu noliec. Es to katru gadu daru, tur ir speciāli kā jāklanās, un jādzer mums ir mokolī, tas ir, kas viņiem tāds kāds dzeriens ir. Jā, un tur ir tāda vesels rituāls, un tad tā kā spirit, tā kā gars ienāk telpā, un tad mēs visi sagaidām to gāru ar ēdienu, lai viņš var paēst. Jā, tas ir diezgan nopietna lieta. To viņi ļoti, ļoti uztver. Man liekas, tas arī, tāpēc arī tā kultūra varbūt tāda višķi savādāk ir. Jā. Okay. Es jau aizgāju uz spirituālo. Okay. Jā, tā ir viņiem. Wow, bet tas ir arī ļoti līdzīgi, man liekas, Latvijā.
arī mums ir kapu svētki. Jā, tieši un tā. Ka mēs pieminam tos aizgājušos, ka mēs saprotam, ka mēs nākam no tiem cilvēkiem un mēs tagad eksistējam pasaulē, kā viņi pagātnē eksistēja. Jā, ļoti forši. Tā ļoti dziļi vispār. Kā tev liekas, kā tu kā latvietis, ko tu pienes Korejā savam darbam, vai kas tevi atšķir no pārējiem korejiešiem? Tas tāds competitive advantage. Tā ir svarīga lieta. Ir. Man liekas, ka tas viss, tas journey, tas viss, kā es tik līdz šeit arī saistīts, man liekas. Viss tā prakse, cik arī būtu, varbūt Latvijas, es tos gadus, cik arī spāguvoju, vairāk tā praktiskā lieta, vairāk tā creativity, man liekas, tas pirmais, tas solis, man liekas, tas vairāk deva. Un tas, tā kā es no citas valsts, kuriešiem patīk, ka tev ir cits skatījums. Viņiem būs varbūt šāds skatījums, bet tā kā tev ir cita kultūra, cits skatījums uz dizainu, un jebkurā fēzā viņiem tas palīdz biznesam īstenībā arī. Tu varbūt atrodi kaut ko jaunu, ko citi neredzēja. Ko tu redzi? Kas ir iespējams, savādāks? Es nezinu, vai tā ir, bet man tā liekas. Jā. Kā tev liekas tava pieredze Latvijā un pieredze Dānijā? Tīpaši tas, kas tev no dzimšanas perioda ir palicis tavā darba attieksmē. Skaidrs. Man liekas, paldies par šo jautājumu pirmkārt. Paldies. Nav par ko. Latvija, man liekas, Latvija man tiešām, man liekas, tas praktiskais un radošība, tas pirmais, tā creativity, man liekas, tas ir pirmais noteikti. Kas man pirmais, ko iedeva. Un tad tas vairāk tā kā, principā tāds mākslinieckais skatījums, tu vairāk tā kā jautā. Tu neatbildi īsti jautājumu, ko tu rādīji. Tas nav tāds kā funkcionāla lieta. Vairāk tā kā radošais, tu būvē lietas un tā. Un Dānijā, kad tas 5 gadus un arī studēju, tur vairāk funkcionālas studēju. Tas tieši bija tas dizains, kas arī interesants skatījums bija. Un tagad es pārgāju uz Koreju, tur vairāk bija tas tehniskais process vairāk. Un man liekas, ka tie 3 procesi diezgan būtiski ir, vispār, varbūt jebkurā jomā, tā radošība, tas funkcionālais un tā programmēšana vispār, kā to izpildīt. Man liekas, tas ir baigi interesants process. To iziet. Man liekas, tas mans ceļš. Jā. Īsumā. Wow. Es vienkārši izstāvu, tā kā manā galvā kaut kāds mugursomu un tev tur ieliek to latviešu radošumu, ieliec to funkcionalitāti un tad eji uz darbu ar to tehnisko un tu esi tāds riktīgs, labs strādnieks, labs cilvēks. Nezinu vēl labs, bet pašam vienkārši interesanti bija mācīties tādas lietas, patīk būt tādām atvērtam un pierast ir, ka kompānijās, kad tu strādā, īpaši es tā papildināšu to, lielās kompānijas vienmēr tu vienu specifiku lietu dari, un nežēl tas ir burnout, tu baigi ātri, latviski runāt, izdedzinies. Tu paliec drūms, un man liekas, ka tas iepriecina cilvēks, ka tu dari kaut ko jaunu, eksperimentē. Tu varbūt nevar būt pilnībā perfekts eksperts tajā industrijā, ja tu pārzini tās vairākas industrijas. Bet vismaz tas interesants skatījums un tāda entuziasms, searching something new. Tāpēc, man liekas, es to uzsāku. Uzsāki ko? Uzsākšu darīt kaut ko jaunu un programmēšanu, tad uzsākt jā, tādā skatījumā. Es esmu ievērojis, ka Korejā un tīpaši Austrumu Āzijā ir tādi ikoni, maziņi kaķīši, viss ir ļoti tā kā cute bet Latvijā tā vispār nav
Jā, tā vizuālā kultūra ir pilnībā atšķirīga. Jā, un tu viņu tā kā savieno kopā kaut kā. Kas? Jā, tas tiešām ļoti iespējami. Man liekas, kā jūs pieminējāt, tas ir pirmais, ko es ieraudzīju reiz, kā atlidot uz Koreju. Un es arī biju tāds liels šoks, ka šausmīgi bērnišķīgi, es atvainojos izteicienu, ļoti tāds, bet pozitīvi. Viņi ļoti visu uztver pozitīvi, ļoti, ar smaidu. Un tas ir ļoti konkrēts kā Eiropā. Un līdz ar to varbūt cilvēki ir ļoti priecīgi un smaidīgi. Un tas dizains un tas piegājiens ļoti šāda veida ir. Un man komponiem, man liekas, arī ir ļoti daudz, ko arī characters, tādi kartūniši characters. Jā, tādi sākumā bija šoks, jo zin kā, Dānijā un Latvijā man neko tādu nemācīja, tādu skatījumu, un tad bija visā savādāk. Tad, tā kā Eiropā, vairāk tāda realistiskāk. Kā tu vispār? Nopietnāk. Un kāpēc vispār vajag to bērnišķīgo? Ja tas izraisa kaut kādu prieku. Un man liekas, ka tas tieši man skatījums to uz Koreju, tas piedod tādu pozitīvu vibe ļoti. Un man liekas, tas ir daudz savādāk skatīties uz dizainu un mākslu. Visu laiku jūties pozitīvs ļoti. Un man liekas, tas marketing un biznesā, man liekas, tas ļoti labi strādā. Emocijas tu ieliec vairāk. Tā kā, jā. Tev ir ļoti pozitīvs dzīves ceļš bijis tavā karjerā, un, protams, tev arī ļoti kaut kādas šķēršļi. Kādi ir bijuši tavi šķēršļi? Man ir bijuši vairāki, bet man liekas, viens tāds liels šķērslis, kas vispār nekas nenotiktu līdz šim, kā esmu šeit nonācis. Es atceros, ka bija, kā jau es minēju, es biju baigi tāds stagnāts, ka māksla ir viss, ko es dzīvē gribu darīt, un man zīmēšanu. Un es mēģināju iestāties mākslas akadēmijā. Es nebiju labs matemātikā, un diemžēl tajā brīdī matemātikas score iet gala eksāmenā. Diemžēl tajā brīdī. Un man bija diezgan labi sanāca rezultāti eksāmeni, kas lika tur iestāšana, es nemalu 7, 9 pat bija vienā, bet tur bija tāds četrnieks matemātikā. Un diemžēl es tā netiku. Un bija šausmas, kad es kaut kā virzījos to visu savu dzīvi. Un ko es gribu teikt ar to? Es gribu teikt, ka latviešiem, ja viņi piedzīvo jaunieši šādu drūmu, tā kā sienu to priekšā ir, tad nebaidies sit cauri tai sienai. Un nevajag tev domāt tikai vienu, ka tu darīsi šo un tu gribi darīt, ir iespējas vairākas. Un man liekas, tas arī tas punkts, kas man try something new. Es izmējos ar ko jaunu. Jā, tas man atgādina tādu citātu, ka tev vienkārši jāver durvis vaļā, visādas, un ja tev aizsverās ciet, ej caur tiem attaisītajām durvīm. Mēģināt taisīt vaļā kaut kādu durvi, kas neattaisās. Un tad tu izvēlējies aizbraukt uz Dāniju pēc tā. Tieši tā. Jā, wow. Un tur neskatījās uz tavu matemātiku? Ne, te viss ļoti, nevienam neinteresē tavas atzīmes vai ko tur ļoti brīvi. Bet tas ir bišķi skatījums savādāk, tad ļoti viss mainās. Vienkārši es biju tādos jaunībā. Tad, jā. Un tur tiešām Dānijā neskatās vairāk uz tām atzīmēm, un viņiem vairāk vajag tev māca to praktisko domāšanu un funkcionālu domāšanu. Viss atzīmes ir nekas. Wow! Tas tā kā tāds, mazliet aizpalicis. Aizpalikusi domāšana, ka tu skaties vienkārši uz atzīmēm, jo cilvēks ir pilnībā tik radošs un tik daudz veidos, viņš izpaužās nevis tikai matemātikā vai kaut kādā analītiskā domāšanā. Tas ir pilnībā ļoti daudz citu veidi, kā var izpausties. Jā, tieši tā. Un tas ir interesanti, ka matemātika man nepadevās. Es tiešām, man ir kauns, bet man ļoti slikti gāja tur. Kad to papildināt Dānijā, kaut kādas, tagad programmā kaut kur reiz ir kaut kāda matemātika, bet, godīgi sakot, es nejūtu, ka man tas bija nepieciešams. Tas daudz vieglāk man bija saprast programmēšanu nekā matemātiku.
Jocīgi. Wow. Es tā domāju, 0, 0, 1, 1, 1, tad droši vien baigi daudz tā matemātika, bet nē, laikam nav. Jā. Tas bija baigi interesants atsaucis. Man liekas, kas viss, ko es gribu teikt, man liekas, varbūt skatītājiem, kad, ja tev ir entuziasms uz kaut kādu, ka tev ir interese, kā tā pasaule strādā, kā tā programma strādā, tu noteikti atrisinājumu, tu noteikti būs vēlme iedziļināties, un tu ļoti ātri iemācīsies to. Tiešām, tas nav gadiem, tas ir ļoti ātri. Viss ir passion, just do it. Yes! Man tā patīk! You can do anything with passion. Tu vari izdarīt visu ar iedvesmu, ar vienkārši tas spēks tev izcīnīs. Tu vēlies atgriezties Latvijā? Super jautājums. Noteikti. Man liekas, viens iemesls, kāpēc, varbūt, kad tu esi jauns, tu vienmēr exploring, kaut ko jaunu gribu, un īpaši Korejā ļoti aktīvis kaut kas notiek. Un visu laiku kaut kas jauns. Jauni restorāni, jaunas vietas, kur apmeklēt, un jaunas lietas strādāt un tā. Bet Latvijā man patīk tas, ka tur dabā ļoti skaisti un miers ar prātu. Man tas ļoti pietrūkst. Un es noteikti gribētu atgriezties ar savu, iet atpakaļ vienkārši pļavā, maziņā mājiņā pie Latvijas mežiem. Tik skaisti. Un dzīvot, noteikti. Jā, tagad visas lapas rudenī sāk krāsoties un vienkārši tik burvīgi. Es jau domāju, vasara tik skaista un būs rudens, bet nē, vēl tik skaisti un tulīt būs vēl pat ziema un viss būs balts un es vienkārši, es esmu sajūsmā. Jā. Es arī. Jā. Tad redzamies nākotnē Latvijā. Noteikti. Es ceru, ka tu arī vedīsi savu korejiešu sievu. Un varbūt pat maziņus bērniņus. Jā. Lai viņi arī būtu kā korejiešu latvieši. Nē, latviešu korejieši. Latviešu korejieši. Latviešu korejieši. Izklausās dīvaini. Bet, lai vairojās Latvija. Jā, tiešām, paldies. Multikulturāla vide. Liels paldies. Labi, paldies tev par tavu laiku. Bija ļoti, ļoti interesanta saruna.